Svars ir problēma, nevis joks. Principā esmu bijis tāds jau apaļīgs puika, sākot ar skolas gaitām. Pats to pat nepiefiksēju. Es vēl joprojām uzstīju, ka es esmu tā kā big guy. Man bija 78 kg 10. klases kaut kādā periodā. Tad man sākās traumas kaut kādas. Es dabūju pirms futbola sezonas beigās pats. Mēnesis bija ārā vasaras sākumā, pēc tam salauzu rokas līgos svētkos. Vēl viens mēnesis ārā. Viss tā vasara jau bija 15-20 kg klāt. Un tas ir tas starta brīdis, kad sākās vēl lielākas problēmas. Es īsti neesmu licis pats sev tā kā priekšplānā. Vienmēr daudz domāts par to. Tā, man liekas, vispār visiem lielajiem cilvēkiem. Tā doma, ko citi par viņiem domā. Kad mums tiem tuklajiem ir grūtāk iemīlēt sevi, bet tas ir ļoti svarīgi vispār dzīvē, lai tu varētu sasniegt kaut kāds jautājums. Tas ir tāds liels dēmons, kas sēž iekšā. Viss tas ne par velti iepriekšējā jautājumā arī, kur bija runa par to, kad es pamanīju, ka es esmu tā kā apaļīgs, es reāli nepamanīju, ka es vairs neesmu apaļīgs. Tagad paskatoties atpakaļ, es redzu, pilnīgi slaids puika bija, eju uz trenižera zāli un eju spēlēju, nezinu, florbola virslīgā. Nākotnes Mārtiņiem, ko es gribu apsolīt? Noteikti apsolīt to, ka pat ja tas viss izdosies, ir vienkārši tas stāsts ir par to, ka pēc tam tas viss kļūst par tavu dzīvesveidu. Tas nevar iet atpakaļ vecajās sliedēs, un tad tas viss būs vienkārši akal vējā izmests pasākums. Noturēties tai latiņā, tai līmenī, apgūt to savu jauno dzīvesveidu un pie viņa palikt vienkārši. Čau visi! 1. janvāra rīts un ir sācies TJ Media Production projekts Ceļš uz veselību. Ar jums neviens cits kopā kā Marčelo Bostarjāni. Pirmais speciālists man šobrīd būs 7. datumā. Pirmā tikšanās, tas nozīmē, ka līdz 7. datumam man pašam ir jāiet cīņā pēc saviem ieskatiem un uzskatiem, kā vajadzētu man motivēt. Un līdz tam nosacījumi pavisam vienkārši 10 000 soļu dienā vismaz. Un jāpēd 2000 kalorijas. Tāpēc es jau viņus sāku dedzināt ar eņģelīti. Un kā jūs redzat, man arī uz cepurītes rakstīts sajies. Tātad, pirms ziemīšana mums bija svars 164,8. Tagad mums ir saucamais holiday weight pienācis klāt. Bingo, bango. Dodamies rīt pastaigā. Pēdējie 900 metri palikuši cīņā. Tie labā tempiņā jārau. Un no kādi 5 kilogramiem ar paiku. Paskatieties, cik tas viss burvīgi izskatās vienkārši. Amazing. Vispār gribēju savu apsveikt, jo reāli es 3 dienas pēc kārtas izgājis pastaigā. Nebija kāds pāris gadus toči. Pirmā virsotne, tā varam sacīt. Pirmā mazā virsotne. Goodbye! Nopelnīt tikko 40 centus. Ļoti labi rēsts, ir nostaigāts, viss ir bijis ļoti skaisti. Tik cik šobrīd miegs nav sakārtots tā, kā viņam būtu jābūt sakārtotam. Sakrāt šodien ir 13 800 soļi vismaz. Vēl līdz toltē, kamēr aiziešu, gan jau vēl sakrāšu. Šeit uzskatāms piemērs, kā korpus svīst. Tā, draugi, es te toņām šņakalēšu filiņu jau kopā. Un kopā viss šī porcija, ko es te gatavošu, jau ar visām niansēm, aptuveni 775 kalorijas. Garšas tests. Ar sev lepojos. Katrā ziņā viss tā staigāšanas padarīšana ir laba lieta. Šobrīd arī praktiski tikai tāda man ir aktuāla. Ja, korpusam būtu pat traki skriet. Bet, tāds mans dzīves sapnīts ir, ka es varu arī tā kārtīgi desot riņķi. Ir bijuši tādi sapņi pa naktīm, ka pa sapni, kas skrien, nesas un nezūd jaudu un skrien. Uz to mēs arī ejam.
Tā, draugi, tas, kas man jau ir vairāk kā skaidrs šobrīd, kad šādi 7, aptuveni 8 ceļoties katru rītu un šitā maucot, vēl pa vidu kaut kāda trenižera zāle sāksies, neiespējami man ir tik maz ēdot izdzīvot, sāku to saprast. Pirms tam laikam palīdzēja tas, kad bija tas brīvdienu režīmiņš, kad celšanās bija 10:30, 10, 11, kā kur reizi. Un tad to dienu varēja izvilkt tā, tagad agrāk ceļamies 11, tagad ir pulkstens. Radīgi gribās ēst. Visu laiku paņēma rezervīti. Rezervīti iztērēja uz ūdens pirkšanu un uz botu atrašanu. Šobrīd man vairs nav rezervīts. Un 5 minūtēm būs jāsapaisās. Protams, ka pirmais treniņš un jau vajag. Tā kā vēl es nekavēju, bet es esmu uz robežu. Nevajag uz robežu. Desojam. Kam ārsluņi dabūs pumpēties par to, ka kavē 2 minūtes? Cik jāpumpējās, ka kavē 2 minūtes? Čau, trener! Čau! Čuri! Sveicināt! Tā, mani sauc Jānis Ozols. Esmu treneris sporta klubā Ozols un man ir tas gods darboties ar Mārtiņu. Dod uz roku uz bicīti, es tev uzlikšu šito. Tev būs it kā pašam savs, jā? Jā. Bet man vajag, lai es tev monitorētu viņu. Aiziesim uz celiņu, bišķiņ pastaigāsim vienkārši. Einam! Es vienkārši aptīšos, kā tev, teiksim, tajā staigāšanā. Kā reaģē, jā? Kā tu reaģē, jā. Viņš ir tajā zonā, ka viņam tagad kā reiz tā tauku dedzināšana notiek, tie 60–70%. Jā. Galvenais, lai tev taisot šobrīd arī mēs tos vingrinājumus, ko mēs taisīsim, un arī ikdienā, kur tu kaut ko tur fiziski nodarbi veids, lai tev neparādās kaut kāda asa sāpe, diskomforts tur. Šitie tev būs vienkārši klasiskais roku saliekšana, iztaisnošana. Jā. Šitā te es viņus spiež augšā, Šitie te, jā. Okay. Un laid lejā līdz pleciem viņus. Lejā ieelp, augšā pūt ārā gaisu, jā. Visu šodien 12 reizes taisam. Kā tev pašam subjektīvi? Tā 12 bija baigi nejūt spriedzi. Baigi nejūt. Tad ejam vēl, jā, jābūt, ka tu jūti tādu Nejūt spriedzi. izteikstu. Tagad tu tās kājas uzcel augšā ar domu, ka viņas nevis tev zemāk tajā platformai uz malu ir, bet ar domu, ka viņas varbūt no puses bišķiņ pat uz augšu ir, jā, jo tad tev tās slodas tam ceļgalam būs mazāk. Labi. Jā. Katrā pusītē pa 25 kg tev būs 50, jā. Super. Kā sajūta? Nav? Nē? Ok, viss kārtībā. Bišķi piegūt sāk, jā, nav nekāds pārsteigums. Tā. Nevajag braukt augumā. Vot šitā. Jā. Jā. Šitā nevar sev šitā. Sajies. Jā. Šito 10 reizes, jā? Jā. Uztais 10 reizes un rāpies no viņa ārā. Galvenais saka, tu subjektīvi arī ķer tās sajūtas, kā tev iet. Iztur. 10, 12 reizes tev jāuzsēs, citādi mājā netiks. 8. Vēl 2 būs labi, un vēl 1. Super. Tā. Šits ir. Šito jūt. Es teiktu, ka no visas tās pieredzes, kas man ir bijusi kā trenerim, šis ir visperspektīvākais gadījums manā karjerā. Ja. Ļoti labi izskatās pagaidām pēc tā, kā viņš tur visu dara, un arī tas pulss ir ļoti, ļoti labs. Viņam jāsaprot, ka tas sports un tā nodarbošanās, ko mēs šobrīd darām, tas nevajadzētu būt kā kampaņu veidīgs pasākums, kaut kāds tur atkal kaut ko pierādīt, es tur varu šito, tur redzēt, tas nav nemaz tik neiespējami. Bet, principā, īpaši viņa gadījumā jāsaprot, ka tas tev jāsaprot līdz mūža beigām, tas viss tev būs jādara. Jā. Tas ir kā bērniem zobus tīrīt. Nevienam nepatīk, bet tas obligāti ir jādara.
Un tajā Mārtiņa gadījumā tas ir man tāds prieks būt, ka viņš beidzot to projektu turpināt darīt, jā, visu, un tas viņam tā iesakņotos galvā, ka tas viņam vienkārši tas jāizdara ir un viss. Nu, treniņš ir beidzies. Ko vajag? Treniņš ir beidzies. Kādas sajūtiņas, duša ir bijusi, es biju uzfrišinājies, atguvies. Jūtos tievāks un spēcīgāks. Tieši tik vienkārši. Tā, draugi, treniņš ir nomaukts. Tagad tūliņām sekos uzturu speciālistu konsultācija. Jāspēj ātri aizskalt līdz veikalam, jāieķer proķīgi dzēriens. Treneris akceptē. Konsultācija ar uzturu speciālistu notiksies TJMD oficiņā, kur viņiem ir podcasts stūrīts, kā jūs zināt. Let's go! Klau, tātad es saprotu, ka pusgads, jā, spīdzināšanas, labprātīgs spīdzināšanas pasākums. Mēģini ieiet tajā režīmā un sāk tā kā apmēram saprast, kā tu jūties, kāds ir tavs miegs pēc tam, kā tu vari fiziski, kā tu veici savas aktivitātes, vai tev ir grūti, vai tev ir viegli. Jā, varbūt uzņemot šo te pārāk mazo kaloriju daudzumu, viņš varētu kaut kādos svētkos varbūt pārliek norauties, vai varbūt ikdienā varētu norauties, varbūt jā, tur tas vēlais sports, es skatījos, viņam kaut kāds hokejs tagad ziemas laikā, un tad viņš atnāk mājās un ir ļoti, ļoti izsalcis, jo dienas laikā ir uzņēmis ļoti maz kalorijas, un tad varbūt mājās ir tas, kas ir, vai tas, ko tur, nezinu, viņš rādīja iepriekšējās dienās Oma, varbūt tur ir pagatavojis, un tad viņš tur varbūt to rasogodu arī izēdīs, tāpēc tas ir tas, kas varbūt varētu būt darīt bažīgu, bet neliekas, ka tā būs. Vismaz patreiz liekas, ka viņš ir saņēmies darīt visu to labāko un viss būs kārtībā. Teiksim, gan jau par to pašu gatavošanu, es jau varu izmantot veco labo kastīšu stratēģiju. Jā. Es tur, nezinu, pirmdienās attaisu tur veselu sev kaudz leduskapī pa plauktiņiem iekšā. Svētdienā tu jau vari sataisīt, jā. Un šeit arī, vakar, piemēram, tev bija šis arī svarīgi, jo svarīgi arī tev, visticamāk, vēl būs speciālists, kas ar tevi runās tieši par tām domām, sajūtām, kā tas ir galvā, kad tev vakarā uznāk kaut kāds, kā tu vakar teici, es gribu rīt un viss, un man no tiem selerī kātiem, varbūt man vēders sāk sāpēt jau. Agrāk bija viss pēc kārtas, ar ko rums garšīgāk garšo, tā limonāda gāds klāt. Jāsaka, man bija arī tas jautājums ar alkoholu. Tagad viņš neeksistē. Viņš arī neeksistēs. Tas kaut kas biezpienīgs, jogurtīgs, kūka, tas izvīm. Amazing stuff. Man liekas, ka es tā kā redzot to, ko tu darīji šitās dienas, tieši man likās, ka es vairāk gribu tev pārliecināt, ka pret fanātismu, bišķiņ tā, ar saudzību pret sevi, jā, ar visu to entuziasmu, jā, un darīt. Tagad mēs sakārtosim, tieši entuziasms būs vēl vairāk. Jā, bet bez tāda, kad es nedrīkstu neko, man visi draugi uzēd bulciņu, un es tikai uzgrauzīšu blakus viņiem selerī kādu. Arī nav problēma. Jā, kādreiz, nedēļas griezumā, jā, bet, piemēram, brīvdienā vai dzimšanas dienā tu to vienu gardumu mierīgi var atļauties. Un tad tu arī nejutīsies tāds kā nosodīts. Tie būs svētki. Redzam, kā mums iet, piemēram, nedēļas ēdienkarta, vai mums ir labs progress, vai mums ir ļoti mazs, vai mums ir kaut kāds regress. Tāpat pāanalizēsim, kāpēc varbūt tas notika, vai bija tas, vai tas, jo... Mans pirmais mazais mērķis ir pārvarēt to pirmo slogu. Kāds man līdz šim ir bijis, es esmu nometis tos 13, maksimums 15 kg, tad viņš nostājās, tad es kaut kur lēngar... ir tas mīms, kur tā pazudīgi. Par cik tā kā projekts ir ilgtermiņa, tad tomēr es tā kā viņam ieteikšu, un jau ieteicu un ieteikšu viņam rīkoties tā nedaudz lēnāk, ar tādu lielāku saudzību pret sevi, bet ar tādu ilgtermiņa rezultātu. Tādu ceļu, kas ved viņu uz ilgtermiņa rezultātu. Tā kā patreiz ir pārāk maz laiks, lai kaut kā tā izteikti varētu teikt, ko viņš dara nepareizi. Tas ir tāds vienīgais, ko es pamanīju, kad šis te pārāk mazais kaloriju skaits un kad viņš jau 6. dienā jūt ļoti lielu izsalkumu, tādu pārlieku lielu, kas tā kā nav labs ilgtermiņa rezultātam. Esmu apmeklējis abus pirmos speciālistus. Pirmais treniņš pie Jāņa Ozola. Pilnīgi mēs, viss stīga. Šis ir maratons, ne sprints. Viss būs, viss notiksies. Uztur speciālisti Ines Lakstiņa. Uber nice. Uber good. Man būs jāēd 3000 kalorijas dienā. Vismaz jāpēd. Sākot ar nākšos nedēļas pirmdienu. Sāksim tādu variantu.
Tagad tāpat pašam 2500 maz jāsalasa paši tā kā ēdienkartiņi, pēc tam jau man sāks kaut ko piespēlēt, ko ēst, ko taisīt. Bet 3000, kā es viņus dabūšu iekšā, es nezinu. Ūdens arī jādzer. Vispār pēc 3 ml kilogramu man sanāca, ka man bačuks jāgāž iekšā. Kā redzat, Džeks to var izdarīt, kuram pēc katra metiena vēders izkrīt ārā no krakla. Ja? Tā jūs arī to varat izdarīt. Esmu nonācis pie Angurs doktorāta, ka tepat jūriņš šalts baigi. Kur mūsu galvenie draugi, tējiem ēdī buķiks. Izskatās, esmu atnācis tur, kur nav ieeja. Nekad neesmu bijis Angurs doktorātā iekšā. Pareizās durvis ir atrasts. Vesels 2, kā nobruņojušas. No sveicināt, daktarīt. Vēl viens čau. Ģimenes ārsts pirmkārt var nozīmēt attiecīgos izmeklējumus. Viņš ir kompetents analīžu nozīmēšanā, papildus izmeklējumu, sonogrāfija, ehokardiogrāfija, kardiogramma. Tur tomēr ir nepieciešama medicīniska izglītība. Un droši vien arī dot padomus par dzīves paraduma maiņām. Bet, ja tas viss pacientam nepalīdz, tad ir jāapsver arī medikamentozu terapija. Un tur arī ir vajadzīgs ārsta slēdziens. Pēdreiz bija 1,76 m. Varbūt es sarāvies. Man jābūt tie papēži. Man jau tā forma tāda, ka ja papēži pie sienas, tad vēders gulbenē, kā saka. Es Mārtiņu vienā augumā ar skeleties. Vai es bišķi pirksgalos, vai tā, man liekas. Viņš arī papēži ir pie zemes. Kā es aizsas? 73. 1,73 m nevar būt, paga. Kāds sakars? Cik tad bija pirms? 1,76 m jābūt. Pamēģinam vēlreiz. Mēģinam, Svarīgi, protams, ir objektīvā izmeklēšana, pacientu nosvērt, nomērīt, izvērtēt viņa sirdsdarbību un, protams, ievākt anamnēzi, pacienta ēšanas paradumus, dzīvesveida paradumu, kustības. Tas ir tas, ko es vērtēju. Es teiktu, Mārtiņam ir nevis diezgan, bet ļoti smaga aptaukošanās, kas jau ir saistām ar nopietnām sirds un asinsvadu saslimšanām, un viņam jau šobrīd arī ir paaugstināts spiediens, viņš lieto medikamentus, viņam ir tikai 26 gadi. Tā kā darbs tur ir liels jāiegulda. Pa lielam tādi sirds rādītāji spiediens bija normas robežās, bet visi antropometriskie rādītāji tie, protams, gāja ārpus normas. Īpaši mēs ņemam ķermeņa masas indeksu un vēdera apkārtmēra un viņa garuma attiecību, kas ir stipri virs normas. Man Mārtiņš ļoti patīk, es viņam piesakoju jau no pirmās dienas. Viņš ir ļoti pozitīvs cilvēks, man liekas, viņš arī ir mērķtiecīgs. Tā ir tāda milzīga drosme parādīt savu ikdienu visai Latvijai. Par to es viņu cienu, lai viņam viss izdodās. Tā kā es domāju, mums sadarbība ar viņu būs laba, man viņš ļoti patīk. Viņš ko pateikt cilvēkam. Kas tev sākams pēc šīs procedūras? Kā es arī, kas sākas, es tikko gāju gar jūru. Man 2,8 kā vienkārši met tās virsū. Tā patīk galā. Nu tā, draugi, vizīte pie dakteres Santas Stepiņas beigusies. Nu, es esmu tik nereāli priecīgs šobrīd par visiem saviem speciālistiem. Es nezinu, kā es tā visu pasākumu beigās viņiem pateikšos. Nav ne jausmas. Tur man būtu viņiem katra vārdā planēta jānosauc. Tagad dodamies apakaļ uz dzīvīti. Pulkstenis bišķi pāri 12 jau ir. Bet jā, 815 kalorijas iespējams uztur speciālistei Inesei, Lāksdiņai. Nepatiks porcijas lielums. Es tā domāju. Bišķi pa liela tā porcija. Bet būs mēmu labi. Saku, kukarī. Un viņi ir veselīgi, un tur viss ir baigi labi. Bet bišķi pa liela. Saķersim, lai 120 pulsiņš ir. Un tā tādā tempiņā drasēs. Tā saka, ar šī tādu foniņu šoreiz. Lūdzu podkāstī paklausīties. Šodien viss info būs safabricēts.
Nav pulkstenis paņems līdzi. Fiziski es noteikti jūtos arvien labāk, tik cik kaut kur tur ievazājās kaut kāds nogurums. Un tas noteikti dēļ tā, ka es tās kalorijas pamaz uzņēmu pirmās dienas. Kaut kādas 4-5, es netiku pāri 1500 kaloriju. Kas ir tīpaši tagad pēc uzturu speciālas vizītes, tas ir reāli 2 reizes pamaz. Tas ir, šobrīd šitas vilciens nav apstādāms, es teiktu. No fizioterapeita un no KBT terapeita es noteikti ļoti gaidu vizītes. Fizioterapeits, es domāju, man visticamāk, man tā liekas, ka piespēlēs kaut kāds vingrinājums, ka es bišķiņu apstāstīšu par to, kas man tur kaut kur sāpēs, kur ir bijušas kaut kādas problēmas. Terapeits, man runāties patīk. Pie terapeits, domāju, mums arī būs tāda ļoti laba, konstruktīva saruna par tēmu un par lietām, kā labāk to visu pieņemt, apstrādāt un vēl izmantot kā ierocis. Labu rītu, saka saule, labu rītu, šalko vējš. Labrīt. Viņš gribējās uzdziedāt šorīt. Tagad es toču varu teikt, ka mēs mācām uz tukumu pēc smukumu, jo mums būs tā kā terapeits, jā. Tas tāds morālais skaistums un fizioterapeits, tas tāds fiziskais skaistums. Protams, ka es neuztaisīju sev līdzi ēst. Apsveicam laimētājs. Es visu noveļu uz pirmdienu, ja? Tā kā parasti mēs cilvēki darām. Visu uz pirmdienu noveļam. Viss jau pirmdienu vainīgi. Jau pats nav vainīgs vispār. Ne, pie kā vispār. Redz, ko mēs atkal atgriezušies. Mēs esam klāt, kaut kur redzēt cilvēki. Čau, Mārtiņ. Čau, vēl. Prieks tev redzēt. Bišķiņ parunāsimies. Apusē. Stāst. Tā, Mārtiņ. Esmu Lelde, tu zini. Tā mana doma ir tāda, ka es jebkurā gadījumā vairāk esmu kā tāda atbalsta persona un palīdz ar psihoizglītošanu vispār par procesu kā tādu. Ir svarīgi popularizēt kognitīvo behaviorālo terapiju tieši mūsu novadā. Jo šis ir tas veids, kā to var redzēt cilvēku un vispār uzzināt, ka ir tāda terapija. Un man tiešām liekas, ka ir svarīgi būt kognitīvi behaviorālam terapeitam šajā projektā, jo man liekas brīnišķīgi iedarst tādā komandā, kur ir fizioterapeits, uzturu speciālists, ģimenes ārsts, tīri, lai iesaistītos tādā psihoizglītošanā gan kolēģiem, gan arī pašam Mārtiņam un arī būt patiesībā tādam atbalstam Mārtiņam. Speciālistiem un pašam Mārtiņam varbūt kaut kādos brīžos var atšķirties šie mērķi. Ārstam var būt tāds mērķis, fizioterapeitam tāds, uzturu speciālistam vispār tāds. Un tad, manuprāt, mans tas uzdevums ir palīdzēt atrast arī no šī psiholoģiskā viedokļa to mērķi, lai vienkārši tam būtu arī kaut kāds rezultāts. Jo, ja mēs pieskarsimies vairāk kaut kādām tikai svara cipariem, svara zaudēšanai, tad līdz ar to tur var nesasniegt vēlamo rezultātu. Ir ļoti labs priekšstats par Mārtiņu. Es redzu viņa iekšējo motivāciju. Un man liekas, ka šim projektam un mums visiem speciālistiem ir tiešām paveicies ar to, ka Mārtiņš ir tieši mūsu klients, jo tā sadarbība ir noteikti pilnīgi citādāka, ja viņam nebūtu šī iekšējā motivācija. Jūtos šobrīd emocionāls. Daudzas maņas ir kustinātas, daudz izdzīves stāsti izstāstīti. Esmu nonācis infizio. Ies čolē, kas tur darās? Mēs laikam tur, man jau vispirms jāsataisās, ne? Te es varu iet gan jau saģērbties, pareizi? Labadiena! Sveiks, Mārtiņ! Čau, Viktorija! Kāds jūties šodien? Es jūtos nedaudz emocionāli izspiests. Man tikko bija jādalās ar savu dzīves stāstu pie terapeita. Zīt, vai tu esi kādreiz bijis pie fizioterapeita? Principā, ja es tā atminos, tad es esmu bijis vienu reizi. Pirmais noteikti ir jautājumi par veselības stāvokli, saprast, vai pacientam, klientam ir kādas sūdzības. Un tad jau mēs skatāmies atkarībā no tā, ko viņš pastāsta, tad mēs arī izvērtējam locītavu kustību stāvokli, vai ir kaut kādas grūtības veikt ikdienas aktivitātes, un tad arī vērtējam. Okay. Sāksim ar tādu vispārēju stājas novērtēšanu. Man tagad vajadzēs, lai tu pacel labo kāju priekšā.
Tad, kad ir kaut kāda ballīte, tad mans go-to tā kā gājiens ir špagats. Ziet, spied pretī, vēl. Es šādi uz leju, tu man pretī. Fizioterapija ir viens no galvenajiem pamatelementiem, it sevišķi, ja cilvēks pirms tam varbūt nav bijis fiziski aktīvs, lai viņu mērķtiecīgi pareizi sagatavotu slodzei un varētu turpināt darboties jau veselīgā gaisotnē. Ir lietas, pie kurām ir jāpiestrādā, noteikti muskuļu spēks, locītavu stabilitāte. Mārtiņš ir diezgan motivēts, jau ir uzsācis darboties. Mēs būsim kā atbalsts, bet kopumā nav slikti, bet ir lietas, pie kurām noteikti ir jāpiestrādā, lai nākotnē būtu vēl labāk. Nu ko, draugi? Šobrīd esmu oficiāli iepazinies ar pilnīgi visiem saviem speciālistiem. Viss, ko es jums varu pateikt, ir tas, ka es viņiem ar visām savām 4 ķepām uzticos. Šobrīd tuvojas mums kulminācijai. Mans 1. mēnesis manā ceļā uz veselību. Vēlos pateikties pilnīgi visiem, kuri ir sekojuši līdzi, rakstījuši, motivējuši. Jūs esat mans zelts. Šobrīd mums tuvojas, varam teikt, svarīgākais un emocionālākais brīdis priekš manis un priekš jums. Tā ir svēršanās. Draugi, tas mirklis ir pienācis. Man aiz muguras ir visa TJ Media komanda, mana atbalsta komanda. Aiziet! CPS 2,3! Cik tad ir jau sarēķināt? Nu tagad mateni pavisam vienkārši. Cik tad ir? 165,5 mīnus 152,3 ir 13,2. Normāli, mēs te 5. Apģērbti fujaki, ap vienu bliku. Nu, viss kā vajag, Labi.